tāda īsta hipster paradīze. Pirmā. Buduārā. Kur ir plašs atskaņotājs, Aleks? Ko? Let yourself a smile. Don't end. We all are. Kas šis ir tāds? Pirmajā mirklī man bija sajūta, ka tas ir palādījums, bet tas nav palādījums, vai ne? Jā. Tas ir kaut kas īpašāks. Anglijā, Londonā mēs spēlējām ļoti superīgā vietiņā, saucās Koko, kas Camdentonā, jā, amfiteātris, vecs, 3 stāvīgs, laikam tur forši tie balkoni daudz. Tādiem koku apdarēm. Tur ir NME jauno grupu vakari, un mēs iesildījām Becky Hill, tāda, es nezinu, kas tā ir, bet tāda DJ meitene, laikam, kas dzieda vēl pati pa virsmu. Tāda... Un pa lielam tie cilvēki bija nākuši uz viņa, bet nav slikti spēlēt pilnam pārpildītam Koko, ka cilvēkiem arī tiešām patika. Un tā pieredze, kas bija tur, sajūta to profesionalitāti, kā tiek organizētas lietas, viss ir perfekts. Man tas bija bēdīgs koncerts. Kāpēc? Jo mēs rādāks mainamies ar basu un giču. Un pirmo dziesmu Aleks spēlēs gičs, un viņš saplēs stīgu. Nevis kaut kādu pirmo, bet kaut kādu trešo, man liekas, vai ceturto. Un es visu koncertu spēlēju bez viņas, un es pa lielam nevarēju nospēlēt nevienu rifu. Kas ir labi? Es stāvot blakā viņu un spēlēju tajā pašā grupā, bet līdz galam nepamanīju, ka kaut kas nav, jo es biju tādā tajā kaifa burbulī. Bet backstage ļoti labs bija. Daudz ēdienas bija. Kādas ir tās zāles? Koko jau tā jau ir 1000, man liekas, cilvēku ietilpības zāle. Bet kādas parasti ir tās zālītes, kurās karnevāli jūs šobrīd var atrast? Ļoti mainīgi. Piemēram, mēs gatavojam tūri, tiek atlikti kaut kādi galvenie punkti, uz kuriem mēs tēmējam un braucam, kas ir tā kā mūsu tā misija. Un tā ir kaut kādi, teiksim, 3, 4, 5 konči, kas ir orientējoši ap 300-400 ietilpību. Un tad starp dienām, tiek aizpildīti pa klubiem, piemēram, vēl končus, kur ir ap 100 vai 100-200 kaut kas tāds. Bet tas, ko mēs teiksim tagad, jau aizspērsimies līdz 500 cilvēku ietilpībai, kas ir arī. Bet tas nav mūsu, kas gribēja teikt, ka mūsu organizācija ir apmēram 500, kurā cilvēki pērk biļetes, kas diezgan dārgi priekš Latvijas. Un mums liels prieks, ka tiešām arī pērk